Labdien visiem! Šodien mēs ar jums izrunāsim, kā vispār sadalīt izteiksmi reizinātājos. Un šodien parunāsim tieši par sadalīšanu reizinātājos tad, kad iznesam reizinātāju pirms iekaviņas. Šo metodi mēs izmantojam tad, kad mums vispār vajag sadalīt reizinātājos un redzam, ka ir 2 vai 3 monomi, vai arī, kad jums vajag saīsināt kaut kādas izteiksmes. Tad tieši mēs sadalām reizinātājos izteiksmes un tad saīsinam vienādus reizinātājus. Labi, kā mēs to varam izdarīt? Tātad, piemēram, mums ir sekojoša izteiksme. Tātad 6 plus, piemēram, 2x. Ko es daru? Es skatos pirmkārt uz skaitļiem, uz koeficientiem, un redzu, ka man ir sešnieks un man ir divnieks. Mans uzdevums pagaidām atrast tādu skaitli, pēc iespējas tādu lielāko skaitli, kurš dalītu gan sešnieku, gan divnieku. Un, protams, tas ir divnieks. Tad dalam ar 2, dalam ar 2. Un es iegūšu šeit 3, un šeit es iegūšu viennieku. Tā kā man vajadzēs iznest reizinātājumu pirms iekaviņas, tad, lai atrastu to, kas mums palika, tad paliks pēc iznešanas, man vajadzēs dalīt. Tāpēc es arī dalu. Un dalu ar to kopīgo skaitli, ar kuru es varu izdalīt. Tāpēc, kur šeit ir vienādi, abi divi vienādi divnieki, un tad šos divniekus, tad vienu divnieku, jo tikai viens kopīgs reizinātājs, es iznesu pirms iekaviņas. Tad kur šīs divnieks aizies pa priekšu. Un kas man paliek iekaviņā? Tātad 3 un plus 1x, pārsvarā mēs nerakstam 1x, mēs rakstam tikai x-iņu. Tāpēc, kur šāda izteiksme mums izveidojās pēc sadalīšanas reizinātājos. Tas nekas, ka šeit pa vidu man ir plusa zīme, galvenais, ka man ir izteiksme reiz izteiksme. Tātad izteiksmes varētu būt jebkādas, gan ar plusu mīnus vienalga kādu, gan tur, piemēram, ar dalīšanu. Galvenais, ja starp viņiem, lai starp viņiem būtu reizināšana. Dažreiz var gadīties tā, ka mums ir izteiksme ar kopīgo dalītāju, kurš ir vienāds ar skaitli, ar monomu, kurš ir skaitlis. Piemēram, 6 plus 12x. Tad es redzu, ka man ir sešnieks, man ir divnieks, kopīgais lielākais dalītājs ir 6 un šeit arī 6. Tāpēc es dalu un iegūstu viennieku un divnieku. Tātad sanāk, kā tas sešnieks aizies pa priekšu un iekaviņā man paliek 1 plus 2x. 1 plus 2x. Tātad, kad mēs iznesam veselu izteiksmi, mūsu gadījumā tas ir šīs sešnieks, viņa vietā paliek viennieks. Kāpēc tā? Nevis reizināšanu, bet reizinātāju iznešanu pirms iekaviņas mēs varam pārbaudīt ļoti viegli. Tad, ja es ņemu, piemēram, šo sešnieku un iereizinu vai sāreizinu iekaviņu ar šo sešnieku, tad man vajadzētu rezultātā būt tāda pati izteiksme, kuru es dabūju no sākuma. Tātad 6 reiz 1 ir 6, un 6 reiz plus 2x būs plus 12x. Tad sanāk, ka es ieguvu to pašu izteiksmi, kura man bija no sākuma. Es varu ielikt vienādības zīmi, un rezultāts viens un tas pats, tāpēc es saprotu, ka es pareizi sadalīju reizinātājos. Tā. Ja mēs ņemam mazdrusciņu grūtāku izteiksmi, tad, kad mums ir vairāki mainīgie, tad tur ir vairāk burtiņu nekā viens burtiņš,
piemēram, es uzrakstīšu kā 12 C 7. D 4. Mīnus 18 C 5. un, piemēram, D 2. Tad, ko es daru? Tagad ar tiem skaitļiem viss ir skaidrs, 12 un 18, lielākais kopīgais dalītais būs 6. Bet kas notiks tieši ar mainīgajiem? Tātad es saprotu, ka šeit man ir C reiz C reiz C, reiz C, tad 4C, 5, 6 un 7. Tad es varu pārrakstīt tā, kā šeit ir C 7, man ir 7C burtiņi. Šeit ir 5C burtiņi, tad 1, 2, 3, 4 un 5. Ko es daru? Es skaitu vienu un to pašu skaitu burtu C. Tad sanāk, ka šeit es varu izcelt 5C, un šeit tāpat ir 5C. Tad 5C burtiņi ir tas kopīgais dalītais. Tad es meklēju vienādu skaitu. Piemēram, šeit man ir 4 burtiņi D, tad D, D, D un D, bet šeit ir 2 burtiņi D. D reiz D. Tad kopīgais D burtu skaits ir 2. Nu, ko? Tagad es varu uzrakstīt kā reizināšanu. Tātad rakstu vienādības zīmi un kas man paliek? Tātad 6. Kopīgais C burtu skaits bija 5C. Es, protams, varu uzrakstīt kā C reiz C un tā 5 reizes, bet pēc tam tik un tā vajadzēs uzrakstīt C 5. Ko es daru? Es rakstu to kopīgo C 5, un pēc tam tālāk es pierakstu arī D burtu skaitu. Tad kopīgais skaits burtu D bija 2D jeb D kvadrātā. Tālāk man jānosaka, kas palika un kāda būs iekviņa. Tātad 12 dalīts ar 6 ir 2, un pārsvarā es bērniem saku, jūs atrodat to kopīgo un pēc tam ar pirkstiņu tātad aizsedziet to, kas ir kopīgais un skatieties, kas palika. Es, piemēram, varu nosvītrot tos 5C un skatos, ka palika man tikai šie 2C burtiņi. Tātad es rakstu C kvadrātā un pēc tam skatos to pašu daru ar D, tātad palika 2 burti D, tātad būs D kvadrātā. Mīnus 3 un tagad skatos, man bija 5 burtiņi C, es tā kā aizņēmos visus 5C burtiņus, tātad C mums nepalika. Tas pats ir ar D burtiem. Aizkrāsoju, un man paliek tas, ka iekviņā būs tikai trīnieks, un otrajām monomam mums nebūs ne C burtu, ne D burtu, tad mainīgo nebūs, būs tikai 3. Varam ciet iekviņu, un viss sadalījām reizinātājos. Kā jau teicu, šī metode bieži vien izmantojas, kad mums ir izteiksme ar 2 vai 3 monomiem. Tāpēc pēdējais, ko parādīšu, ir tas 3 monomu izteiksme. Piemēram, man ir 3y kubā, piemēram, mīnus 24y, paņemsim, piemēram, otro pakāpi un plus 48y. Tad, ko es daru? Es skatos uz skaitļiem, tad 3, 24 un 48 kopīgais dalītais ir 3. Pēc tam skatos, kur man ir vieni un tie paši burti. Tātad 3y, 2 un 1. Tātad kopīgais skaits, kurš ir visur pie katra monoma, ir y. Tātad atveru iekviņu, 3 dalīts ar 3. 1, y kubā bija 3y, aizņēmos 1, paliek y kvadrātā. Mīnus 8y un plus 16. Tātad šī mums ir kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekviņas, tad meklējam kopīgo, dalam, iznesam pirms iekviņas un iegūstam rezultātu. Paldies par uzmanību, visu labu!